Es tikko atradu šo pamesto baseinu, kas ir pilns ar milzu zivīm, tostarp elektriskajām zušiem, cilvēku ēdāju samsiem, kas var izaut līdz pat 12 pēdām gari, nāvējošām zivīm, kas burtiski var noraut tavas pirkstus, un vēl veselu kaudzi citu milzu zivju, kuras es nekad iepriekš neesmu redzējis. Un nu mans mērķis ir noķert katru no tām no šī pamestā baseina, jo šeit ir arī vairākas ārkārtīgi retas un dārgas zivis, kas nomirs, ja mēs nesteigsimies un neizglābsim tās. Es runāju par tik retām zivīm, ka tās maksā $1000. Tāpēc es atvedu kaudzi tīklu, zivju slazdus un spaiņus, un darīšu visu, ko varu, lai noķertu katru zivi no šī pamestā baseina, bet tas nebūs viegli. Redziet, šī baseina iepriekšējais īpašnieks gadiem ilgi to piepildīja ar trakākajām zivīm, ko vien spēja atrast. Tostarp milzīgu, 4 pēdas garu aba nažzivi, kas pazīstam arī kā pasaulē nāvējošākās saldūdens zivs. Tātad tas ir galvenais mērķis šajā video, bet kas zina, ko vēl mēs atradīsim, sāksim izpēti. Pirmajos pāris tīklos es noķēru tikai aļģes un dūņas, bet turpināju mēģināt un beidzot noķēru savu pirmo zivi. O, man šķiet, ka kaut ko redzu. Paskatieties uz šo draugi. Mēs beidzot noķēram savu pirmo zivi pamestajā baseinā. Un godīgi sakot, man nav ne jausmas, kāda suga tā ir. Tā nedaudz izskatās pēc ripsosams, bet nekad iepriekš neesmu redzējis tādu ar plankumiem. Šai zivī noteikti jābūt ļoti retai. Tomēr, lai arī šī zivs bija reta, tas bija tikai sākums. Video gaitā zivs kļūs arvien trakāks un trakāks. Bet pagaidām es ieliku šo puisi spainī un turpināju meklējumus, un lietas sāka kļūt interesantākas. O, kas tas bija? Ak, mans Dievs! Helena, esmu diezgan pārliecināts, ka tieši tur redzēju lielu zīvu aizpeldam. Jā, paskaties uz to, tā tikko sacēla visu dubļus. Labi, tā varēja būt abanas živs, bet laikam vienīgais veids, kā to uzzināt, ir to noķert. Tāpēc es ar lielu tīkliņu iesmēlu tieši tajā vietā, kur to pēdējo reizi redzēju. Un lai gan es kaut ko noķēru, tā noteikti nebija tā briesmoņu zivs, ko meklēju. Paskatieties uz to, draugi! Ak, mans Dievs, mums te ir vēl vienas zivs, bet atšķirībā no pirmās es patiesi zinu, kāda šī ir. Šo sauc par Āzijas lapu zivi. Un viņi ieguvuši šo nosaukumu tāpēc, ka, viņi izskatās tieši kā lapa. Es domāju, paskatieties uz to. Ja jūs viņus noliktu blakus kaudzēm citu lapu, jūs gandrīz nevarētu pamanīt atšķirību, pat pēc formas. Tas ir vienkārši neticami, un tas viņiem palīdz maskēties savvaļā. Šīs zivis ir ļoti foršas, un mēs tās patiesībā neķeram pārāk bieži, tāpēc šis ir tiešām labs atradums. Es viņu ieliku spainī kopā ar Samsu un devos tālāk. Un tieši pēc tam man izdevās noķert līdz šim lielāko un retāko zivi. Ak, Helēna, mums kaut kas ir! Lai kas tas arī nebūtu, tas ir milzīgs. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo, draugi! Mēs tikko noķērām milzīgu zivi. Tas nedaudz izskatās pēc naža zivs, bet es nedomāju, ka mēs kādreiz iepriekš esam tādu atraduši. Tas nedaudz atgādina zelta līnijas naža zivi, un tās ir vienas no lielākajām naža zivju sugām pasaulē. Un vēl pie tam tās ir ārkārtīgi retas. Šis klips, ko jūs skatāties tieši tagad, ir burtiski vienīgais video, ko es varēju atrast par tām internetā. Es nekad nedomāju, ka patiešām kādu atradīšu. Tas ir neprātīgi. Au! Ak, mans Dievs! Labi, ja jūs nezinājāt, visas naža zivis ir elektriskas, un viņš man tikko deva strāvas triecienu, tāpēc es domāju, ka mums viņu vajadzētu ielikt vannā. Ak, mans Dievs, tas sāp! Es paņēmu un ieliku zelta līnijas naža zivi šajā vannā, kur mēs liksim visas lielākās zivis, un uzreiz pēc tam es vēlreiz dziļi iesmēlu ar tīklu pamestajā baseinā. Un, kad cēlu to augšā, es pamanīju vēl vienu traku zivi. Oho, kas pie velna mēs tikko noķērām, draugi? Tā ir tiešām traka izskata zivs. Au, au! Ak, man liekas, tā mani tikko sakoda. Tas nav īpaši jauki. Mēs burtiski cenšamies tevi izglābt šobrīd. Ak, pagaidi, Helēna, man liekas, tā mani nekoda. Paskaties uz šo zivi. Tam no galvas iznāk 2 milzīgi asmeņi. Jā, tu dzirdēji pareizi. Ja paskatās uzmanīgi, šai zivī no sejas iznāk 2 milzīgi dzeloņi, un tie ir ārkārtīgi asi. Tas ir vienkārši biedējoši, draugi. Labi, mums jābūt ļoti uzmanīgiem turot šo zivi. Bet atkal es nedomāju, ka mēs kādreiz esam tādu noķēruši. Šis pamestais baseins ir vienkārši traks. Mēs tikko sākām un jau ķeram zivis, par kurām pat nezināja, ka tās eksistē. Tomēr tas bija tikai sākums. Šajā pamestajā baseinā vēl ir simtiem zivju. Tāpēc es turpināju ķert ar tīklu, lai redzētu, ko vēl varu atrast. Ak, es jūtu kaut ko tīklā, Helēna. Lai kas tas arī būtu, tas ir liels. Tur tas ir tieši tur. Neticami, paskaties uz šo. Mums ir paku. Neticami, bet ne jau parasts paku. Šis ir albīns. Tagad esmu pārliecināts, ka jūs puiši jau esat redzējuši, kā es šajā kanālā esmu noķēris daudz paku. Tātad jūs zināt, ka šie puiši ir piraņu radinieki. Viņiem ir ārkārtīgi asi zobi, un viņi ir ļoti agresīvi pret citām zivīm. Tātad, lai gan tas nav nažživs, ir labi, ka mēs šo puisi izņēmām no pamestā baseina, jo viņš noteikti varētu uzbrukt pārējām zivīm.
Un nu, es pat nenojautu, ka šajā pamestajā baseinā ir dažas no retākajām un dārgākajām zivīm visā pasaulē. Tāpēc man ātri jāsteidzās un tās jāizglābi. Ak, es redzu šeit divas zivis. Mēs ne tikai noķērām vienu, mēs noķērām divas. Kas tas vispār ir? Ak, mans dievs! Jūs, draugi, izskatās, ka mums šeit ir mazs ģeofāks. Šī ir ļoti dārga ciklīda suga. Mēs viņu gandrīz nekad nenoķeram. Un tepat blakus izskatās, ka mums ir Rafaela sams. Un, lai gan viņš ir diezgan mazs, mums jābūt ļoti uzmanīgiem turot šo puisi, jo viņiem pa visu ķermeni ir ļoti asi dzeloņi. Ja tavs pirksts iesprūst starp viņa spuru, labi, tas var tevi pamatīgi pārgriezt. Es mēģināju to parādīt, un viņš mani ieķēra. Tā nebija laba ideja. Lūdzu, laid vaļā, Par laimi, man izdevās panākt, lai viņš atlaiž manu pirkstu, un es abus zivis ieliku spainī. Kā jūs redzējāt, tas ātri pildījās, bet tas vēl nebija nekas. Turpinot izpētīt šo pamesto baseinu, mēs atradīsim vēl daudz citu zivju, un tās kļūs tikai lielākas un lielākas. Tāpēc es devos dziļāk baseinā, un ilgi nebija jāgaida, līdz atradu kaut ko citu. Fui, Helēna, kas tas vispār ir? Mēs tikko noķērām vēl kaut ko, bet tā noteikti nav zivs. Vai tā ir dēle? Ak, tas taču nevar būt. Man šķiet, ka mēs nekad iepriekš neesam noķēruši dēli, draugi. Ja jūs nezināt, kas ir dēle, tā ir asinis sūcošs parazīts, kas pārnēsā daudz slimību. Tātad jā, jūs noteikti nevēlaties, lai jūs sakostu dēli. Ak, nē, pagaid. Viņš rāpo uz mana pirksta tieši tagad. Skaties, Helēna, lūdzu, nedara tā. Nē, viņš ir uz mana pirksta, draugi. Es nezinu, ko darīt, vai man vienkārši viņu noraut? Lūdzu, nepiesūcies pie manis. Ak, viņš piesūcās pie mana pirksta. Ak, nē, es tagad viņu nevaru dabūt nost. Viņa mute ir tik stipra, skatieties uz to. Tas gan ir ļoti slikts signāls, draugi, jo dēles nav kaitīgas tikai cilvēkiem. Tās var uzbrukt arī zivīm un jebkuram citam dzīvniekam, kas dzīvo ūdenī. Un, ja tur ir viena, tad noteikti ir vēl vairāk. Ak, mans dievs, re, kur viņš ir, es viņu dabūju. Tā kā jā, es domāju, ka droši var teikt, ar visām šīm nāvējošajām radībām šajā pamestajā baseinā šīm zivīm laiks iet uz beigām. Labi, viņš atkal pieķērās manam pirkstam, lūdzu, laid mani vaļā! Es paņēmu un ieliku dēli šajā mazajā traukā, jo īsti nezināju, ko vēl ar to darīt. Varbūt es to paturēšu kā mājdzīvnieku. Ierakstiet komentāros zemāk, vai man to darīt. Bet pagaidām es turpināju ķert ar tīkliņa, un lietas kļuva arvien trakākas un trakākas. Ak, Helēna, es jūtu kaut ko lielu tīklā. Paskatīsimies, ko mēs dabujām. Tur tas ir, tieši tur! Ak, mans dievs! Tas ir milzīgs ripso sams, vismaz tā es domāju. Redziet, kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka tas ir kaut kas daudz retāks. Pagaidiet, draugi, tas nav ripso sams! To patiesībā sauc par granulosis samu, un tie ir daudz retāki. Tie ir ļoti līdzīgi ripsāsami ar visiem dzeloņiem gar ķermeni, un tie ir ļoti agresīvi, kā jūs varējāt pamanīt. Au! Es tieši gribēju teikt, ka nevēlaties, lai jums trāpa viņa aste, bet tas tikko notika ar mani, un tagad es asiņoju. Lieliski! Bet, ja jūs atceraties Rafaela samu, ko mēs noķērām iepriekš, šis būtībā ir lielāks tā variants, un es noteikti nelikšu savu pirkstu starp tā spuru. Šis pat varētu man pirkstu nokost. Tā kā jā, es domāju, ka mēs viņu vienkārši ieliksim vannā. Kā jūs varējāt redzēt, vanna sāka piepildīties ar lielākām zivīm. Bet ticiet man, tas vēl nav nekas. Iepriekšējais šī baseina īpašnieks teica, ka šeit ir īsti briesmoņi, tikpat lieli kā es. Bet, ja mēs gribam tos noķert, mums jāiet uz dziļāko baseina daļu. Tāpēc es paņēmu lielāko tīklu, kāds man bija, un sāku ķernēt apkārt, kad pēkšņi notika kas tāds. Ak, mans dievs, Helēna, tīklā ir kaut kas liels. Skaties uz šo. Ak, kas tas ir? Tas tūlīt mani ievilks iekšā. Es domāju, mēs tikai cenšamies tevi izglābt. Lūdzu, izšļaksti ūdeni visu. Šī lieta ir tik smaga. Nu nāc. Pāk. Ak, mans dievs, tu joko, kur viņš palika? Viņš tikko izrāva caurumu tīklā, vai tu to redzēji? Pagaid, tur viņš ir, man šķiet, ka es redzēju, kā viņš aizpeld tajā virzienā. Ak, tas ir tik slikti. Es šo tīklu izmantoju tikai 5 minūtes, un tas jau ir iznīcināts. Paskaties, cik liels ir tas caurums. Labi, acīm redzot, šeit ir kaut kas milzīgs. Es īsti labi to neredzēju, tāpēc es nezinu. Varbūt tas bija aba nažživs, kuru mēs meklējam. Laikam vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir turpināt izpēti. Tad es paņēmu jaunu tīklu un vēlreiz mēģināju, un lietas sāka uzlaboties. Ak, Helēna, man šķiet, ka mums kaut kas ir. Lai kas tas arī būtu, tas šķiet diezgan liels. Lūdzu, neizrauj caurumu tīklā. Ak, paskaties uz šo, neticami! Tas ir liels Marbo da Kora sams. Ak, tas ir tik forši, draugi. Šī noteikti ir lielākā zivs, ko līdz šim esam atraduši, kā arī viena no retākajām. Tomēr, kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka šai zivī ir daudz kodumu pēdu, kas nozīmē, ka kaut kas viņu ir uzbrucis. Ak, tas ir tiešām slikti, draugi. Tas, ka tik lielai zivī kā šī kāds uzbruk, nozīmē, ka šeit vēl ir kaut kas daudz lielāks un daudz agresīvāks. Un, lai gan mēs ar tīklu noķērām ļoti daudz zivju, vēlāk video mums nācies pielikt ārkārtīgas pūles, lai visu izķertu. No zivju slazdu izvietošanas līdz pat ieiešanai pamestajā baseinā kopā ar visām šīm nāvējošajām zivīm. Bet pagaidām es ievietoju marbu dekoru vannā un turpināju zvejot ar tīklu, kad noķēru līdz šim nāvējošāko zivi.
Ak, mans dievs, vai tas ir tas, ko es domāju? Jūs, draugi, mēs tikko noķērām kaut ko pilnīgi traku. Šo te sauc par vampīru zivi. Un tos tā sauc, jo tiem ir lielākie zobi no visām saldūdens zivīm pasaulē. Par laimi šis ir tikai mazulis. Tie izaug daudz lielāki par šo. Un, kad tie ir pilnībā izauguši, viņu zobi var sasniegt pat 10 centimetrus garumā. Bet, lai gan šis ir tiešām mazs, mums jābūt ļoti uzmanīgiem turot viņu, jo mani šie puiši jau ir kostuši, un tas nav patīkami. Lai gan šī bija nāvējošākā zivs, ko līdz šim esam noķēruši, tā ir pārāk maza, lai būtu tā, kas uzbruk visām pārējām zivīm. Tāpēc es viņu ieliku spainī un turpināju meklēt to monstru. Aba nažživi, kā arī visus pārējos monstrus, kas šeit ir. Ak, mans dievs, tīkls ir tiešām smags, draugi. Man šķiet, ka mēs tikko noķērām veselu kaudzi zivju. Paskatieties uz to! Ak, nu beidziet! Šis ir visvairāk zivju, ko jebkad esam noķēruši tīklā vienā reizē. Labi, mums jābūt ļoti ātriem. Ļaujiet man paņemt spaini. Mums jāpiepilda spainis. Draugi, šajā tīklā ir tik daudz zivju. Pirmkārt, izskatās, ka mums šeit ir liels plako. Bet tas nav parasts plako. Tas ir karaliskais plako. Un tie ir daudz retāki, un jā, šīs zivis būtībā ir kā citplanētieši. Es domāju, paskatieties uz viņu muti turpat. Tas ir patiešām biedējoši. Šī varētu būt pati lielākā, ko jebkad esam atraduši. Tas ir tiešām labs atradums. Šeit ir tik daudz zivju, es pat nezinu, kur ņemt. Labi, šī tai trakos. Nomierinies. Es pat nezinu, kas tas ir. Tas nedaudz izskatās pēc gara, bet neizskatās pēc tāda, kādu mēs iepriekš esam noķēruši. Paskatieties uz visiem tiem plankumiem uz viņa. Tas ir tik forši. Spriežot pēc tā, cik trakas ir visas zivis šajā pamestajā baseinā, es pieņemu, ka šī zivs ir diezgan reta. Tāpēc komentējiet zemāk, ja zināt, kas tā ir. Bet jebkurā gadījumā mēs viņu ieliksim spainī. Un tad izskatās, ka mums te ir vēl divas zivis. Šī ir sarkanastes sams. Esmu pārliecināts, ka jūs zināt, kas tās ir. Tās ir vienas no manām mīļākajām zivīm visos laikos. Man burtiski šobrīd ir viena uz krekla un cepures. Un tad mums ir vēl viena, kas te lēkā. Nomierinies, draugs, mēs tevi dabūsim. Es domāju, ka šī ir sarkanastes milzu gurami. Un ticiet vai ne, šīs ir lielākās gurami sugas pasaulē. Tās izaug milzīgas. Tātad jā, abas šīs zivis kādu dienu pārvērtīsies par īstiem monstriem, bet pagaidām tās ir tikai mazi mazuļi. Tāpēc mēs viņus ieliksim spainī, un es domāju, ka tas arī viss tīklā. Ko mēs dabujām? 4 zivis tur iekšā, tas ir neticami. Kā redzat, spainis ātri pildījās, bet mums vēl bija tāls ceļš priekšā, tāpēc es turpināju meklēšanu, un jau nākamajā tīklā es izdarīju pārsteidzošu atklājumu. Ak, mans dievs, vai tas ir tas, ko es domāju? Helēna, paskaties, ko mēs tikko noķērām. Tā ir aba nažživs. Ak, tas ir tik forši. Labi, nu, tā noteikti nav tā lielā, kuru mēs meklējam. Šī ir tik maza, paskaties uz viņu. Tā varētu būt mazākā aba naža zivs, ko es jebkad esmu redzējis. Bet tas nozīmē tikai vienu lietu. Un tas nozīmē, ka aba naža zivis šeit vairojās. Un ja tas ir taisnība, tas padarīs šo glābšanas misiju daudz grūtāku, jo, ja jūs nezinājāt, aba naža zivīm nav tikai viens mazulis, viņām ir simtiem. Tāpēc es paņēmu šo mazo radību un ieliku spainī un turpināju tālāk. Un uzreiz pēc tam es noķēru vēl vienu zivi, bet šī bija daudz lielāka. Ak, Helēna, es kaut ko jūtu. Paskaties uz šo. Mēs tīklā noķērām lielu zivi. Ak, mans dievs, kas tas ir, draugi? Au! Ak, viņš mani stipri sadūra ar dzeloņiem. Lai kas tas arī būtu, viņam ir ļoti asi dzeloņi. Ak, es domāju, ka tā ir Norvinis sams. Jūs jokojat, draugi. Es negaidīju, ka šeit atradīšu kādu no šiem. Tie ir radniecīgi ripsola sami, bet tie neizaug tik lieli. Es patiesībā domāju, ka šis ir lielākais, ko mēs jebkad esam atraduši. Labi, Es domāju, ka man nevajadzētu viņu tagad turēt, draugi. Viņš ir ļoti satraukts. Es varētu pazaudēt pirkstu, ja tūlīt viņu neielikšu vannā. Tāpēc darīsim to. Pēc tam es turpināju ķert ar tīklu pamestajā baseinā, kad pēkšņi izvilku līdz šim retāko zivi. Oho, draugi, es domāju, ka mēs tādu vēl neesam atraduši. Pagaidi, es patiesībā domāju, ka zinu, kas tas ir. Neticami! Šis te saucās Walligo sams, un iemesls, kāpēc es tagad esmu tik satraukts, ir tas, ka šie puiši ir viens no 7 cilvēkēdāju sami pasaulē. Šajā kanālā jūs jau esat redzējuši, kā es atrodu daudzus cilvēkēdājus, piemēram, gunču, paribu un vaļu samu, bet Walligo samu mēs vēl nekad neesam atraduši, tie ir ārkārtīgi reti. Domāt, ka šī mazā zivs kādu dienu izaugs tik liela, ka varēs mani apēst, ir vienkārši biedējoši. Kā jūs varējāt noprast, šis noteikti bija mans mīļākais atradums līdz šim. Bet es nezināju, ka šeit vēl ir daudz zivi, kas ir vēl daudz retāks. Un šis pat nebūs vienīgais cilvēkēdājs sams, ko mēs atradīsim. Tāpēc es ieliku Walligo samu spainī un paņēmu vēl vienu tīklu. Sākumā izskatījās, ka tas ir pilnīgi tukšs. Bet, kad paskatījos tuvāk, es izdarīju šausminošu atklājumu. Ak, nē, Helēna, vai tas ir tas, ko es domāju? Tā ir milzu ūdensblakts. Ak, un tas nāk man virsū! Ja tu nezini, kas ir milzu ūdensblakts, tā ir ūdens kukainis, kas kož kāju pirkstos un patiesībā ir indīgs. Man jau iepriekš ir iekodis šis kukainis, un tas ir ārkārtīgi sāpīgi, un ja šeit ir viens, tad noteikti ir vēl. Tāpēc man jābūt ļoti uzmanīgam, ja vēlāk video ieiešu baseinā. Ak, Dievs!
Labi, man viņš jānoķer, jo es negribu, lai viņš atgriežas pamestajā baseinā. Es vienkārši viņu paņemšu. Nu, aiziet. Lūdzu, nekož mani! Lūdzu, nekož mani! Ore, es viņu noķēru, paskaties uz to. Tu vari redzēt viņa ilkņus tieši tur. Tie ir milzīgi, ar tiem viņš kož. Un kā jau teicu, tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Es nemaz nejokoju. Tāpēc es domāju, ka vienkārši ielikšu viņu šajā spainī. Tā viņš vairs neatgriezīsies, lai mani kostu. O, paga. Kas tas vispār ir, Helēna? Es piepildīju spaini ar baseinu ūdeni un paskaties, kas tur iekšā. Es pat nezinu, kas tie ir, bet tie noteikti ir vēl kukaiņi. Labi, laikam es pagaidām viņu atkal ielikšu spainī. Jūs šajā pamestajā baseinā dzīvo traki radījumi. Pēc tam es devos atpakaļ uz dziļo galu un lietas sāka kļūt interesantākas un zivis kļuva arvien lielākas un lielākas. Ak, mans Dievs, Helēna, mums tīklā ir kaut kas liels. Paskaties uz šo. Lūdzu, neizplēs tīklā caurumu. Es nevaru atļauties vēl vienu tīklu. Nomierinies. Ak, mans Dievs! Tas ir neprātīgi jūs! Mēs noķērām milzīgu tīģeru lāpstiņdeguna samsu, un šis varētu būt viens no lielākajiem, ko jebkad esam noķēruši. Paskaties, cik viņš liels, tas ir tik forši! Nav katru dienu, kad atrodi tik lielu tīģeru lāpstiņdeguna samsu, bet uzreiz varu pateikt, ka viņš nav labā stāvoklī. Viņam ir kodumu pēdas pa visu ķermeni, un viņa ūsas ir pilnībā pazudušas. Un izskatās arī, ka viņš ar šo aci ir akls. Ak, tas ir tik skumji. Nu, domāju, droši var teikt, ka šo zivi noteikti kaut kas uzbruk pamestajā baseinā, bet par laimi viņš vēl ir dzīvs, tātad mēs viņu atradām tieši laikā. Lai gan šī noteikti bija lielākā zivs, ko līdz šim esam atraduši, es garantēju, ka šajā baseinā vēl ir daudz lielākas zivis. Tāpēc es devos tālāk un izsmēlu vēl vienu lielu smēlienu dziļajā galā. Un, kad pacēlu to augšā, es pamanīju veselu kaudzi zivju iekšā. Ak, Helēna, es redzu kaut ko tīklā! Labi, mēs kaut ko noķērām. Paga. Mēs šeit noķērām vairākas zivis. Paskaties uz visām! Skaties uz šo! Labi, mums te sarkanvēdera paku jāatceraties, mēs vienu noķērām jau iepriekš, bet tā bija albīna. Šī ir parasta, tāpēc nav tik reta. Bet cilvēki viņam joprojām ir ārkārtīgi asi zobi. Paskaties uz to. Ak, tas ir biedējoši, lūdzu, nekož mani. Spainī ar tevi. Paskatīsimies, ko vēl mēs šeit notērām. Paga, Helēna, paskaties uz šo. Es zinu, kas tas ir. Šis ir kaut kas tiešām īpašs. Kā redzat, tas izskatās gluži kā lapa. Līdzīgi kā tā otra zivs, ko mēs noķērām iepriekš. Tā bija Āzijas lapu zivs. Šī ir Āfrikas lapu zivs. Tās ir nedaudz retākas. Mēs tās neķeram pārāk bieži. Tātad tas ir tiešām labs atradums. Spainī ar tevi. Un man šķiet, ka es šeit redzēju vēl vienu zivi. Te viņš ir. Šis ir daudz mazāks, bet kas tas vispār ir? Mēs tikko noķērām kaut ko traku. Es domāju, ka nekad neesmu redzējis neko tādu. Puiši, komentējiet zemāk, ja zināt, kas tas ir, bet man nav ne jausmas. Tas izskatās neprātīgi. Wow, tas bija traks loms ar tīklu. 3 tiešām foršas zivis, bet es zinu droši, ka tur ir vēl daudz vairāk, tāpēc mums jāturpina. Es paņēmu un ieliku visas zivis spainī un devos tālāk. Un jau nākamajā tīklā es noķēru kaut ko citu, bet tā nebija zivs. Tas tur ir mazs bruņurupucēns. Es to negaidīju. Un tas nav parasts bruņurupucis. Šis ir albīns sarkanosainais bruņurupucis, un tie patiesībā ir diezgan reti, bet tas nozīmē, ka šajā pamestajā baseinā nav tikai zivis. Kas zina, ko vēl mēs noķersim? O, pagaidi, Helēna, paskaties tur, vai tas ir tas, ko es domāju? Es esmu diezgan pārliecināts, ka uz bruņurupuča ir dēle. Paskaties uz to. Jā, tā noteikti ir dēle, un tā ir milzīga. Šī ir daudz lielāka nekā pirmā, ko mēs atradām. Tā turās klāt ļoti stingri, draugi. Labi, mums jāizdomā, kā dabūt šo dēlu no bruņurupuča, citādi tā viņi var pat nogalināt. Tāpēc es ātri paņēmu knaibus un par laimi man izdevās dēlu noplēst. Spriežot pēc tā, cik rasns bija tās vēders, tā noteikti jau kādu laiku barojās no šī bruņurupuča, tāpēc labi, ka mēs to noņēmām. Bet tas tikai pierāda, ka šīs baseins ir pilns ar dēlēm, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums jāizter un jāizglāb visi dzīvnieki. Labi, te pamēģināsim lielu smēlienu ar tīklu. Nu, dod man kaut ko labu. O, tas ir smags. Man šķiet, ka mums kaut kas ir. Paskatīsimies, vai kāds ir šeit iekšā. O, kas tas bija? Tur apakšā kaut kas plivinās. Kas tas ir? O, Helēna, paskaties tieši šeit. O, mierīgi, neticami. Es to negaidīju, draugi. Šo sauc par datnoīdu, un tie ir ārkārtīgi reti. Man šķiet, ka šajā kanālā esam atraduši tikai 2 vai 3. Tas ir tiešām forši. Šis noteikti ir viens no trakākajiem pamestajiem baseiniem, ko jebkad esam izpētījuši. Katrs zivs, ko šeit izceram, ir vienkārši neticama. Bet, lai cik traka tā arī nebūtu, tā nebija vienīgā zivs tīklā. Kad paskatījos vēlreiz, atradu šo. Tā ir lielā zivs. Ak, mans Dievs! Neticam, tā ir liela garzivs. Ak, uzmanies! Labi, viņš mēģina mani kost. Draugi, šis ir milzīgs gars. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Kā redzat, tiem ir ārkārtīgi asi zobi, un tie ir ļoti agresīvi. Tāpēc, godīgi sakot, domāju, ka mums viņš jāieliek traukā, pirms viņš mani sakodīs. Tagad, kā jūs varējāt redzēt, zivis kļuva arvien lielākas, bet tas vēl nebija nekas. Reti sastopamās un lielākās zivis vēl bija baseinā, un tās kļuva arvien grūtāk noķert. Un nu, es sapratu, ka vienīgais veids, kā izglābt visus šos dzīvniekus, bija ielīst ūdenī. Ak, Dievs, draugi, tas ir tik biedējoši. Šī varētu būt mana sliktākā ideja
iespēja jebkad. Es domāju, šeit burtiski ir nāvējošas zivis, kas jebkurā brīdī var man uzbrukt. Bet, lai arī tas bija biedējoši, tas noteikti bija tā vērts, jo jau pirmajā mēģinājumā es noķēru līdz šim lielāko zivi. Helēna, man šķiet, ka es kaut ko noķēru. Lai kas tas arī būtu, tas šķiet ļoti liels. Ak, mans Dievs! Tas mani velk iekšā! Ak, nē, tagad esmu pilnīgi slapšs! Ak, ūdens ir tik augsts! Kas tas vispār ir, draugi? Tas ir tik smags, es gandrīz nevaru to pacelt! Neticami! Helēna, paskaties uz šo! Tas vienkārši man iecirts pa seju. Labi, tas nebija foršs, draugs, mēs taču tev burtiski glābjam. Bet paskatieties, cik liels ir šis zāģisams, draugi. Labi, es nezinu, kāpēc es tagad mēģinu viņu pacelt. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem turot šo puisi. Ja mani sadur šie dzeloņi, tas nebūs labi. Es domāju, ka šī bija tā lielā zivs, kas iepriekš saplēsa tīklu. Paga, Helēna, paskaties uz šo! Es tikko pamanīju, ka šim ripsausamam šeit trūkst acs. Tas ir traki, viņam tiešām ir tikai viena acs. Es nekad iepriekš neko tādu neesmu redzējis. Es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka aba naživs viņam sakoda aci tāpat kā tam tīģeru lāpsdeguna samam. Viņš kļūst traks. Zini ko? Es domāju, ka mums viņš jāieliek kublā pirms kaut kas slikts notiek. Ak, mans Dievs! Beidz! Lai gan šī bija līdz šim lielākā zivs, ko esam atraduši, es nezināju, ka tāpat nav lielākā šajā pamestajā baseinā. Un, nebūs viegli viņus noķert tikai ar tīklu. Tāpēc vēlāk video es šeit izvietošu vairākas zivju lamatas. Kas zina, ko mēs noķersim? Bet pagaidām es turpināju smelt apkārt, un man izdevās noķert līdz šim rētāko zivi. Ak, mums kaut kas ir! Tīklā ir kaut kas! Kas tas ir? Ak, tas mēģina izbēgt. Mierīgi. Neticami! Vai tas ir tas, ko es domāju? Šis te ir bišers, bet tas nav parasts bišers. Šis ir patiesībā platīna bišers, kas padara to par vienu no retākajiem pasaulē. Paskatieties uz to, viņš izskatās kā īsts dzīves dinozaurs. Šīs radības izskatās tik aizvēsturiskas. Ak, nē, viņš mēģina izbēgt. Lūdzu, nāc atpakaļ. Nē, es nevaru šo zivi pazaudēt, draugi. Viņš ir ļoti dārgs. Labi, ieliksim viņu spainī. Uzreiz pēc tam es noķēru vēl vienu zivi tīklā, bet šī bija viena no dīvainākajām radībām līdz šim. Kas pie velna, Helēna? Paskaties uz šo zivi. Vai tu to redzi? Tā izskatās pēc īsta citplanētieša. Labi, man nav ne jausmas, kas tas ir, draugi, bet viņš izskatās traki. Vai viņš vispār ir dzīvs? Paga, viņš nekustās. Sveiks? Draugi, man liekas, ka viņš ir beigts. Ak, paga, nē, tur viņš ir. Labi, viņš ir dzīvs, viņš plivinās apkārt. Nomierinies, draudziņ, nomierinies. Draugi, tā ir viena traki izskatoša zivs. Man liekas, mēs tādu vēl neesam noķēruši. Es domāju, ka tā ir kaut kāda naža zivs vai varbūt zutis, es nezinu. Ak, paga, mirklīti. Labi, mums viņš jāieliek spainī, jo es patiesībā redzu vēl vienu zivi tīklā. Un kad es to izvilku, sapratu, ka tā nav vienkārši zivs. Tā bija saldūdens pūšas zivs. Neticami, Helēna, skaties uz to. Es negaidīju, ka atradīšu tādu. Au! Ak, vai tu redzēji to? Viņš mani tikko sakoda. Skaties, man uz pirksta tagad ir koduma pēda. Ak, nē, un viņš tagad uzpūšās. Tas nav labi. Viss kārtībā, draudziņ, es tevi glābju. Lūdzu, lien spainī. Ak, nē, vai ar viņu viss kārtībā? Jūs, draugi, tas nav labi, kad pušas zivs uzpūšās. Tas viņu pat var nogalināt. Ak, tur viņš aizpeld. Labi, viņš peld. Viņam viss kārtībā, paldies Dievam. Mēs viņu paturēsim tajā spainī, jo, kā redzējāt, pušu zivis ir ļoti agresīvas, un mēs negribam, lai viņš uzbruk pārējām zivīm. Labi, ejam tālāk. Iesim mazliet dziļāk, tas ir tik biedējoši, cerams, ka nekas man neuzbruks. Ak, laikam es to pateicu par agru. Kaut kas man iesita pa kāju. Nu lūdzu, lai tā ir aba nažživs. Pagaidi, tas patiesībā ir ļoti smags. Helēna, man šķiet, ka mēs to dabujām, lai kas tas arī būtu. Kas tas vispār ir? Ak, uzmanies, tā ir milzīga bruņurupucis, draugi. Viņš ir tik smags, es pat nevaru viņu pacelt. Paskatieties uz šo. Ak, tas ir mīkšķaulas bruņurupucis. Šis noteikti ir lielākais, ko jebkad esmu noķēris. Ak, nē. Au, nāc apakaļ šurp. Es viņu noķēru, Helēna. Ok, tas bija saspringti, bet mēs viņu dabujām, draugi. Tas nav aba naža zivs, tāpēc esmu mazliet vīlies. Bet, ja tu kaut ko zini par mīkšķaulu bruņurupučiem, tu zināt, ka viņi ir ļoti agresīvi. Tāpēc ir labi, ka mēs viņu dabujām ārā, jo viņš noteikti varētu uzbrukt pārējām zivīm. Tāpēc es domāju, ka mēs pārvietosim šo puisi uz vienu no maniem dīkiem pie manas mājas, un cerams, ka mēs to varēsim izdarīt, lai mums neiekož. Labi, viņš nav apmierināts. Pēc tam, kad bruņurupucis tika ielaists vienā no maniem dīķiem, es turpināju izpētīt pamesto baseinu. Un es nemelošu, šīs zivis kļuva arvien grūtāk noķert. Tāpēc es nolēmu doties dziļāk baseinā, un man nevajadzēja ilgi, līdz es kaut ko noķēru. Kas tas vispār ir? Helēna, mēs tīklā noķērām kaut kādu zušveidīgo. Viņš ir sajucis prātā. Nomierinies. Pagaidi mirkli, tas nav zutis. Uzmanies, tā ir liela plaušzivs. Tas ir tik forši. Viņš mēģina tikt atpakaļ baseinā. Nē, mēs cenšamies tevi izglābt, draudziņ. Paskaties uz to muti, tas ir biedējoši.
Labi, tāpat kā ar pušu zivi, mēs noteikti negribam, lai šis puisis mūs sakostu. Viņiem ir ļoti asi zobi, bet tas ir ļoti forši. Plaušu zivis ir vienas no manām mīļākajām zivīm visā pasaulē. Tās ir vienas no retajām zivīm, kas patiešām spēj elpot ārpus ūdens. Un tici vai ne, savvaļā tās var izdzīvot ārpus ūdens pat vairākus mēnešus. Un kas ir patiešām forši, viņi izmanto šīs mazās kājiņas, lai staigātu pa sauszemi, un viņi patiešām pārvietojas no viena dīķa uz otru. Tas ir neticami. Lai gan šī plaušu zivs bija patiešām lielisks atradums, tas nav salīdzināms ar to, ko mēs noķērām nākamajā reizē. Ak, mans dievs, Helēna, paskaties uz zivi, ko mēs tikko noķērām. Tu taču joko! No pirmā acu uzmetiena izskatās, ka tā ir parasta sarkanāstas sams, bet patiesībā šo sauc par īšķermeņa sarkanāstas samu. Viņi ieguvuši šo nosaukumu tāpēc, ka viņu ķermeņi ir daudz īsāki. Un tas ir tāpēc, ka viņi ir ģenētiski modificēti, lai izskatītos šādi. Parasti īšķermeņa zivis ir daudz apaļākas un viņu ķermeņi ir kompaktāki. Un godīgi sakot, tas viņus padara daudz mīlīgākus. Es domāju, paskaties uz šo puisi, viņš ir burvīgs. Šis bija tiešām īpašs atradums, jo es vienmēr esmu vēlējies īšķermeņa sarkanāstas samu kā mājdzīvnieku, bet nekad iepriekš pat nebija tādu redzējis, jo tie ir tik reti sastopami. Ak, mans dievs, paskatieties, cik viņš ir mīlīgs ūdenī, draugi. Lūdzu, ierakstiet komentāros vārdu mūsu jaunajam īšķermeņa sarkanāstas samam, jo šī varētu kļūt par manu jauno mīļāko zivi. Labi, nu es īsti nezinu, kā mēs varam to pārspēt, bet kas zina. Šīs pamestais baseins ir vienkārši traks. Ak, mans dievs, paskatieties uz šo. Es tikko noķēru vēl divas zivis, draugi. O, šī te trakos. Nomierinies, mēs tevi glābjam. Pagaidi mirklīti. Man šķiet, ka es zinu, kas tas ir, draugi. Šo te es sauc par leporānu, un tici vai nē, viņi patiesībā ir ļoti agresīvi. Ak, mans dievs, un viņi ir ļoti ātri, kā redzat, viņš šobrīd ir pilnīgā panikā. Labi, zini ko, vienkārši ieliksim viņu spainī. Bet man šķiet, ka es šeit redzēju vēl vienu zivi. Kur tā palika? Ak, tur viņš ir, Helēna, paskaties uz šo. Neticami, vai tu joko? Šo te es sauc par skatu. Un es tiešām esmu pārsteigts, ka mēs viņu tikko noķērām šajā pamestajā baseinā. Parasti viņi sastopam sālsūdenī, bet dažreiz var dzīvot arī saldūdenī. Taču mums patiešām jābūt ļoti uzmanīgiem turot šo puisi. Lai gan viņš izskatās ļoti mazs un nekaitīgs, ja tevi sadušie dzeloņi uz viņa galvas, tas patiesībā var tevi paralizēt. Tā kā, jā, cerams, ka tas nenotiks. Bet tici vai nē, tas nav vienīgais trakais, kas saistīts ar šo zili. Viņas ir pazīstams arī ar to, ka ēd izkārnījumus. Jā, tu man saprati pareizi. Šīs zivis burtiski ēd izkārnījumus. Tā kā, zini ko? Es viņu vienkārši ielikšu spainī, pirms mani paralizē vai es dabūju kādu slimību. Uzreiz pēc tam es izsmēlu vēl vienu lielu smēlienu un izvilku vēl trakākas zivis. Helēna, tu noteikti joko. Paskaties uz šo. Cik daudz zivju ir šajā pamestajā baseinā, jūs draugi? Ak, labi, beidz šrakstīt ūdeni man sejā, no šitā es dabūšu amēbas. Labi, nu šī te ir vēl viena milzīga garamī. Tā ir tā pati suga, ko mēs noķērām iepriekš, bet kā redzi, šī ir albīna. Un tu jau zini, ka albīnus ir daudz grūtāk atrast, tā kā tas ir tiešām forši. Un tad te, kas tas ir? Ak, tā ir kaut kāda sams. Beidz mani šļakstīt! Tagad šis te izskatās pēc maza tīģera labsdeguna sama, bet ja paskaties tuvāk, viņam ir plankumi, nevis svītras, ko es nekad iepriekš neesmu redzējis. Tāpēc, ja tu zini, kas tas ir, ieraksti komentāros zemāk, jo man nav ne jausmas. Un tad es domāju, ka te bija vēl viena zivs. Kur viņa palika? Vai viņa izspruka? Ak, pagaidi! Nē, viņa ir tepat! Helēna, paskaties! Neticami, paskaties uz to! Tas ir tik forši! Tagad līdzīgi kā tas skats, šis ir monos, un parasti tie dzīvo salsūdenī, tāpēc es nezinu, ko viņš šeit dara, bet godīgi sakot, mani tas vairs nepārsteidz. Es pat nebrīnītos, ja šeit būtu kāds haizivs vai kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, iespējams, man bija taisnība, jo uzreiz pēc tam es pārvietojos dziļāk pamestajā baseinā, kad pēkšņi kaut kas man uzbruka. Ak, mans dievs! Ak, Helēna, kaut kas tikko iesita man pa kāju! Labi, lai kas tas arī nebūtu, tas bija liels draugs. Tur tas atkal ir! Tur tas atkal ir! Izvediet mani no šajienes! Izvediet mani no šajienes! Viss man pietiek! Vai jūs to redzējāt? Tam noteikti bija jābūt abanas živī. Tas tik ļoti sāp! Es domāju, ka mani sakoda, draugi! Ak, mans dievs, paskatieties uz to! Lai kas tas arī nebūtu, tas burtiski iegrieza man cauri brienambiksēm. Kā tas vispār ir iespējams? Labi, jā, es noteikti vairs priekšā nekāpšu. Bet acīm redzot, pamestajā baseinā joprojām bija daudz zivju, kurām vajadzēja manu palīdzību. Tāpēc es darīju vienīgo, ko varēju. Izvietoju pēc iespējas vairāk zivju slazdu un atstāju tos tur pa nakti. Labi, te ir plāns. Man ir divi mazāki zivju slazdi, kurus mēs novietosim saklajā galā. Un tad mums ir mans milzu zivju slazds, kuru mēs liksim dziļajā galā. Kā redzat, šis slazds ir milzīgs. Šis ir tas, ar ko es ceru noķert aba nažzivi. Tātad mēs visus tos esmojam ar kaudzi tilapiju un ceram, ka tas nostrādās. Kad visi trīs zivju slazdi bija uzstādīti, es atstāju tos tur visu nakti. Un pēc apmēram 6 stundām beidzot bija pienācis laiks tos izcelt. Labi, draugi, beidzot ir pienācis laiks pārbaudīt zivju slazdus. Es sākšu ar mazākajiem un tad virzīsimies uz lielāko. Pagaidi, Helēna, tas patiesībā ir diezgan smags. Es domāju, ka mēs kaut ko noķērām. Jā, paskaties turpat, tu vari viņu redzēt slazdā. Mēs noķērām tik daudz zivju. Labi, mums jāpārgriež slazds vaļā. Paskatīsimies, ko mēs dabujām.
Uzreiz es redzu kaut ko traku, nāc šur, draudziņ, mēs cenšamies tevi izglābt. Tās tur ir mazs, platīna, sarkanās, tas sams. Es burtiski tagad trīcu, tas ir tik forši. Šī droši vien ir visdārgākā zivs, ko līdz šim esam noķēruši. Ja tu domāji, ka īsais sarkanstaļa sams ir rets, tad šis ir vēl retāks. Labi, mums viņš jāieliek spainī. Slazdā vēl ir daudz vairāk zivju, paskatīsimies. Kas tas ir? Ak, mans dievs! Vai tas ir kaut kāds zutis? O, viņš satraucās, nomierinies. O, pagaidi, es zinu, kas tas ir, draugi. To patiesībā sauc par virvju zivi. Un tāpat kā plaušu zivis, arī šie puiši patiešām var elpot gaisu un izdzīvot ārpus ūdens ļoti ilgu laiku. Un jā, viņi izskatās pēc trakiem, pirmatnējiem dzīvniekiem. Mēs patiesībā tādi neesam noķēruši jau gadiem. Es to negaidītu, joko Helēna. Slazdā vēl joprojām ir tik daudz zivju. Ak, mans dievs, labi, mums jāpasteidzās. Ak, mans dievs, neticami. Esmu pārliecināts, ka jūs zināt, kas tas ir. Šis ir mazs gunča sams, un tāpat kā voligo sams, ko mēs noķērām iepriekš, arī šis ir vēl viens cilvēkēdājs, kas var izaugt līdz pat 12 pēdām garš. Un pats biedējošākais par viņiem ir tas, ka viņiem ir rindas ar atpakaļ vērtiem zobiem, gluži kā haizivī. Tāpēc jā, tu noteikti negribi, lai tevi sakostu šīs puisis. Līdz šim visi zivis, ko mēs atradām slazdā, bija tādas, kuras esmu jau iepriekš noķēris, bet tas, ko es atradu nākamais, bija pavisam kas cits. Es varu kļūdīties, bet esmu diezgan pārliecināts, ka šī ir saldūdens barakuda, un šie puiši ir ārkārtīgi agresīvi. O jā, paskaties uz to, paskaties uz viņa zobiem, tas ir biedējoši, au, viņš mani tikko sakoda, tas nav īpaši jauki. Mēs burtiski tevi glābjām, au, labi, zini, ko tu iesi spainī. Paskatīsimies, kas vēl mums te ir. O, te vēl ir pāris lielas zivis, o, es zinu, kas tas ir, tas tur ir ripso sams. Ak, Dievs, viņš tikko aizpeldēja! Viņš aizpeldēja apakaļ baseinā! Nē, man vajag tīklu! Jā, kā redzējāt, ripsosams ielēca atpakaļ pamestajā baseinā. Un nu es pavadīju vairāk nekā 15 minūtes mēģinot viņu noķert, kad pēkšņi notika šis. O, ak, mans Dievs! Helēna, vai tu filmē? Es viņu tikko noķēru. Es noķēru ripso samu, kuru mēs tikko pazaudējām. Labi, tu iesi spainī pirms atkal aizbēgs. Pēc tam es spēju atrast vēl dažas zivis mūsu slazdā, tostarp šo kamene samu un ārkārtīgi retu sarkano omāru. Un nu pēc abu ievietošanas spainī, es domāju, ka droši var teikt, ka pirmais zivis slazds noteikti bija veiksmīgs. Tomēr mums vēl ir 2 slazdi priekšā un zivis kļūst arvien trakākas. Labi, aiziet, draugi, ir pienācis laiks izvilkt otro zivju slazdu. Es jau tagad jūtu, ka šis ir daudz smagāks. Paskatīsimies, vai mums kaut kas ir. Ak, mans Dievs, Helēna, paskaties uz šo. Mūsu zivju slazdā ir tik daudz zivju, un es redzu daudz albīno zivju. Tas ir neprātīgi. Labi, atveram vaļā. Šeit ir tik daudz zivju, ak, mans Dievs. Šī ir tiešām liela. Helēna, paskaties uz šo. Šī te saucās Inlet Cherry Bichef. Tās ir lielākā bišeru suga pasaulē. Tic vai ne, šie puiši var izaugt līdz pat 3 pēdām gari, kas ir traki. Bet šobrīd, kā redzat, viņš ir tikai mazs mazulis, tāpēc mēs viņu ieliksim spainī. Mums jāturpina, šeit ir vēl tik daudz zivju. Oho, kas tas ir, jūs redzat? Šeit ir kaut kas albīns. Paga, es zinu, kas tas ir. Tas tur ir albīns Korijas sams. Es tādu neesmu atradis jau gadiem ilgi. Es to negaidīju. Paga, bet slazdā ir vēl kaut kas daudz trakāks. Tā ir cita samsu suga, bet šī ir daudz retāka. To sauc par pātagastes samu. Un kā redzat, tie izskatās kā īsti citplanētieši. Paskatieties tikai uz to seju. Tas ir tik biedējoši. Wow, bet šis noteikti ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Parasti tie ir tik mazi. Pēc tā visa es nedomāju, ka varētu kļūt vēl trakāk, bet turpinot pārmeklēt slazdu, es uzgāju vienu no retākajām zivīm, ko jebkad esmu atradis. Kas tas vispār ir, Helēna? Paskaties, ko mēs tikko noķērām. Izskatās, ka tas ir albīns pūšļs zivs. Es pat nezināju, ka tādas eksistē. Nekad iepriekš neesmu tādu redzējis. Ak, šai noteikti jābūt ļoti retai. Labi, es tagad to meklēju internetā un ir tikai viena mājaslapa, kas to pārdod, un tā cena ir $10,000. Helēna, mēs tikko trāpījām zivju džekpotā. Bet nopietni, es domāju, ka šī varētu būt retākā zivs, ko jebkad esam noķēruši šajā kanālā. Es tiešām esmu bez vārdiem šobrīd. Es pat nezinu, ko teikt. Es vienkārši esmu priecīgs, ka viņš ir dzīvs. Vai tu vari iedomāties, ja aba naživs viņu apēstu? Tā būtu bijusi $10,000 maltīte. Lai saprastu, cik rēta ir šī pušu zivs, ja tu meklēsi albīno pušu zivi YouTube, neparādīsies neviens video, kurā tā būtu redzama. Tātad jā, šī zivs ir ļoti īpaša, un tieši tāpēc es viņu ieliku atsevišķā spainī. Tā neviens viņam neuzbruks. Pēc tam es atradu vēl pāris zivis slazdā, tostarp šo ļoti foršo pērļu gurami un šo noslēpumaino zivi, kuru es nekad iepriekš nebiju redzējis.
Draugi, man nav ne jausmas, kāda veida zivs šī ir. Vienīgais, ko es zinu, viņš izskatās ļoti dārgs. Noteikti ierakstiet komentāros zemāk, ja zināt, kas tā ir, bet es domāju, ka tā bija pēdējā zivs slazdā. Un es domāju, ka droši var teikt, ka šis bija daudz trakāks nekā pirmais. Tomēr mums vēl ir viens slazds, kas jāpārbauda. Un tā ir mūsu pēdējā iespēja noķert to monstru aba. Tāpēc es devos un izvilku to augšā. Un uzreiz es pamanīju dažas no lielākajām un retākajām zivīm, ko līdz šim esam noķēruši. Un, kad paskatījos tuvāk, es arī ieraudzīju zivi, kuru visu šo video esam meklējuši. Ak, mans Dievs, neticami, Helēna, skaties uz šo! Mēs noķērām monstru aba. Mums tiešām izdevās! Un tas ir daudz lielāks nekā es domāju, ka tas būs. Paskaties, cik liels tas ir. Bet ne tikai mēs dabujām aba, mēs arī noķērām vēl veselu kaudzi ar citām trakām zivīm. Paskaties uz šo, šī ir albīnā store. Šīs zivis ir ārkārtīgi retas. Man šķiet, ka mēs iepriekš esam noķēruši tikai vienu, bet šī ir daudz lielāka. Paskaties uz šo radību. Tas burtiski izskatās kā īsts dinozaurs. Labi, liksim to vannā. Slazdā vēl ir daudz vairāk zivju. Izskatās, ka mēs dabujām arī šo puisi, tas ir milzīga klauna nažživs. Šie puiši ir ļoti līdzīgi aba, tikai nav tik agresīvi. Bet cilvēki viņam joprojām ir ļoti asi zobi, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Labi, paskatīsimies, kas vēl te ir. Ak, mans Dievs, aba gandrīz jūs sakoda. Labi, tas bija mazliet biedējoši. Šeit ir vēl viena zivs, un es mēģinu viņu dabūt ārā, bet negribu pazaudēt pirkstu. Tā nu ir, es viņu dabūju. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo zivi, draugi. Šis te saucās greznais bišers, un tie ir vieni no retākajiem visā pasaulē. Viņi neizaug tik lieli kā citas bišeru sugas, kas tika atrastas iepriekš. Patiesībā es domāju, ka šī ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis, tā ka jā, tas ir tiešām foršs atradums. Pēc tam slazdā bija palikusi tikai viena zivs, un tā ir tā, kuru mēs esam meklējuši visu šo video. Labi, draugi, šis ir tas brīdis, ko jūs visi esat gaidījuši. Man jābūt ļoti uzmanīgam turot šo zivi. Ir zināms, ka tās var nokost cilvēkiem pirkstus. Ak, mans Dievs! Tā, nu ir, es viņu noķēru. Labi, mierīgi. Lūdzu, nekod man! Vai jūs jokojat? Paskatieties uz šīs aba nažjūs izmēra, draugi. Šī noteikti ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Kā jūs varbūt zināt, mums jau ir viena šāda kā maģīnieks, bet tā ir daudz mazāka. Šī burtiski ir 2 reizes lielāka nekā tā. No pirmā acu uzmetiena šīs zivis neizskatās tik nāvējošas, bet tas, kas padara tās īpaši bīstamas, ir viņu augstais intelekts. Viņi ir ļoti gudri radījumi, un ir zināms, ka viņi uzbruk un nogalina citas zivis vienkārši izklaides pēc. Tātad, ja tev ir šāda zivs kā maidzīvnieks, tev tā jātur akvārijā vienu pašu, un spriežot pēc tā, cik liela tā ir, mums būs vajadzīgs milzīgs akvārijs. Bet, ja atceries, video sākumā mēs atradām to mazo aba, kas nozīmē, ka šajā pamestajā baseinā ir jābūt vairāk nekā vienai lielajai zivī. Tātad, pat ja mēs vienu no tām noķērām, es nedomāju, ka šī glābšanas misija ir beigusies. Ja vēlies, lai es atgriežos, nospied patīk un atstāj komentāru pie šī video. Bet pagaidām es iešu un uzbūvēšu šim puisim milzīgu akvāriju un cerams, ka pa ceļam nezaudēšu pirkstu. Bet jebkurā gadījumā tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!